Labdien! Esiet sveicināti KP2 investīcijas raidierakstā, kur mēs runājam par investīcijām. Ar jums, kā jau katru piekdienu, kopā ir Kaspars Pēcnieks un Kristaps Petersons. Sveiks, Kristap! Sveiks, Kaspar! Šajā raidījumā mēs, kā jau teicu, runājam par investīcijām, tāpēc ir jāpasaka atruna, ka nekas šeit teiktais nav jāuztver kā investīciju rekomendācija, jo tā nav investīciju rekomendācija. Atgādināšu, ka mūs var ne tikai redzēt YouTube un ne tikai dzirdēt Spotify, bet arī skatīties 4. televīzijā. Katru piekdienu sasakojam visur, saslēdzam tos zvaniņus un viss pārējais. Jūs jau zināt to rutīnu. Jūs jau Mēs zināt, būsim ko ļoti darīt. priecīgi, un tas mums palīdzēs vairāk visu kaut ko sasniegt un izdarīt, un tā tālāk to joprojām algoritmam palīdzēs. Jūs jau visu ziniet. Kas mums šodien paredzēts ir plānā runāt? Es pirms šīs epizodes biju Kristupam arī rakstījis, ka man kaut kā tāds pat neliels šķiet tāds nogurums iestājies no visu šī ziņu fona, akciju tirgi iet augstāk, tā citādāk pasaulē viss normāli turpinās, ja tā varētu teikt, viss kārtībā. Bet tomēr ir lietas, par ko mums šodien gribas parunāt. Tad parunāsim gan par ASV tirgiem, parunāsim par Irānu. Vēl mums plānā šodien ir runāt par LHV grupu, kā pagājušais solīts. Tas mums būs Baltijas akciju segmentā. Tad vēl daži temati padomā. Bet, Krista, piesākam ar Irānu un ASV. Jā. Iesāksim ar to, jo šobrīd mata galā turās faktiski lēmums par to, vai būs pamieris vai nebūs. Mums tas nozīmē vairāk droši vien Hormuza šaurumu pilnīgu atbrīvošanu, par ko arī lielākā daļa šo sarunu ir. Abrīnojami laba ziņa noteikti ir tā, ka pēdējo pāris diennakšu laikā vairāki tankeri ir šķērsojuši šo šaurumu bez jebkādiem incidentiem. Līdz ar to tā kā praksē parādās arī tas, ka tas miera nolīgums varētu būt arī tīri praktisks, nevis tikai tā uz lapas uzlikts. Protams, pa nedēļu ir bijuši arī kaut kādi konflikti, bet tā kopumā varētu teikt, šobrīd tur ir mierīgi. Izraela, jāsaka, gan godīgi ir sākusi savas aktivitātes, bet tas varbūt gluži uz Irānu tiešā veidā tur neattieksies vēlāk. Jā, es te palasīju vienkārši par to, kādi ir tie viedokļi, cik tuvu tālu tas viss ir. Nu, Amerikas puse ir ļoti optimistiska par to, ka tas pamieris varētu tikt noslēgts principā jau tuvākajās stundās. Viceprezidents J.D. Vance ir pateicis, ka, ir saruna tikai par kaut kādiem valodas tur niansēm tur, un tad līdz ar to tas futbols notiek par šo tēmatu. Kopumā, ko tas nozīmē? Nozīmē to, ka, teiksim, Amerikas Savienotajām valstīm nebūs jāmaksā Irānai nekas par visu to postažu, ko viņi tur ir uztaisījuši. Tā kā to Irāņi viņiem atlaiž. Tur ir vēl stāsts par to, ka tiek noteikts konkrēts laika posms, kurā tad tiek izdiskutēti visi tie kodola sintēzes jautājumi, kas ir Irānas pusē. Un tā, es tā paskatījos pati vēl atpakaļ, tur ir kaut kādi nosacījumi par Libānu. Nē, tur principā ir vairāk ir tas tā bagātinātā urāna tēma, tur varbūt skarta. Un vēl ir Irānas sasaldētie finanšu aseti tiek atjaunoti, ko Trumps tur bija izdarījis. Tā kā kopumā Irānai daudz kas pa labu, ASV faktiski sapako mantiņus un taisās prom. Tādas ir arī tas Irāņu prasība tajā visā. Varbūt, Kristap, tu vēl šitam visam tici? Tu zini, ka es domāju, ka jā, tāpēc, ka tu zini, ka lietas notiek cikliski, vai ne? Visi kāri reiz beidzās, un Amerikai šobrīd arī parādās jauni mērķi, proti Kuba un viss tas, kas tur ir zem viņiem. Principā viņi ies savas mājas teritorijas priekšā kaut ko slaucīt un darīt. Kāpēc vēl es tam ticu? Tāpēc, ka sabiedrība tomēr izdara spiedienu uz Trumpa reitingiem, vēlēšanas tuvojās, un faktiski, es domāju, vidustermiņa vēlēšanas Amerikā. Un es domāju, ka pret tām nav imūns neviens
režīms. Tā kā es teiktu, ka tas ir kaut kas diezgan ticams. Bet tas sausais atlikums būs tāds, ka būs pamieris, Irāņiem atsaldēs aktīvus, kodolieroči nebūs nodoti. Principā pozīcija būs tāda pati kā pirms uzbrukuma sākuma, tikai pa ceļam ir izjaukts OPEX, Izjaukts, ir samaisīta pasaules izēvielu kustība, ir reģionā kaut kādi zaudējumi šiem te līča valstīm, jā, kur tur Bet katrai ko ir mēs ar naftas Trumpu gāzes. citu gaidījām? Ko mēs ar Trumpu citu gaidījām? Jā. Būsim godīgi. Nu, es negaidīju neko citu. Jā, bet es jautāju par to, vai tu tici tam, jo manuprāt, šis te pats svarīgākais jautājums, kāpēc viņi to vispār darīja. Tad varēja nedarīt, ja jau to nebija nemaz mēģis tos kodolieročus tur dabūt projām. Un ja šis nav, tad... Trumps, atceries to, ka Trumps ir, un es to esmu teicis publiski, un es to vēlreiz teikšu, Trumps ir bērna prātā. Viņš ir cilvēks, kurš ir ieslodzīts, nu, tā kā 8-gadīga puišeļa mindsetā. Un tas ir Amerikas Savienoto Valstu prezidents. Tas mums ir jāpieņem, ka tā tas ir. Apkārt viņam ir pakaļlaižas administrācija, un es vienkārši nebrīnos par neko, kas nāk no turienes. Ja tu arī paskaties viņu mēdījus, nu, ikdienā, ja, es domāju, nu, tur vēl trakākiem vārdiem viņš tiek saukts. Tā kā Nu, tas sekas jau redzēsim, vai ne? Tādā ziņā to, ka ļoti interesanti. Reiz nedēļā, tā kā mēs tiekamies, tas pastāstīs, ko rāda jet fuel, jeb aviācijas degvielas cenas. Un viņas ir samazinājušās. Tagad jau tur tuvojas 150 šim te dolāru barelu. Zini kā, tad, kad es kārtējo reizi izlasu Bloombergā, kad akciju tirgus uz šo reaģēja pozitīvi, man likās, akciju tirgus uz visu reaģēja pozitīvi. Es vispār neuzskatu, ka akciju tirgumu būtu vispār jebkāda veida indikatīva nozīme šobrīd. Viņi tikai reaģēja pozitīvi. Kaut kādas driģenes sēdušies, visi ir, nu, labi, lai jau būtu. Jā, un nafta, nu jā, protams, nafta nav kaut kādos kritiski augstos līmeņos, jā, bet viņi vēl joprojām augstāk ir. Un es domāju, tas, kas jau ir izdarīts un sadarīts, ir tas, ko mēs jau daudzkārt esam runājuši. Tas, ka pat ja rītdien atveras, nu tā, ka, pieņemsim, rītā, ja viss ir pilnībā vaļā, jā, bet tas faktiski nebūs, tāpēc, ka atkal tie paši nosacījumi paredz to, ka Irānai 30 dienu laikā ir jāatmīnē, jā. Es domāju, ka, un vēl, vai šis darījums būs vai nebūs, patiesībā pagājušā nedēļas nogala bija tāds labs piemērs Irāņu šajā te šaha spēlē, kur Amerika varbūt pretī Dambrets spēlēja tādā ziņā, ka Irāna saka, nu tu redz, ka garās brīvdienas būs īstais laiks, kad veikt kādu papildus lielu militāro operāciju, ja? Un tad viņi tuvojoties brīvdienām vai tur piekdienā, sestdienā pasaka un nodod caur ziņu, ka nu, tūlīt jau varētu viss būt, tūlīt varētu viss būt, un tad pēkšņi sestdienas vakarā ir tāds, nu nē, mēs tomēr nerunāsim, jo tur ASV atkal no savas kaut kādas pozīcijas atkāpjas vai vēl kaut kas, un ASV Trumps saka, nu es jau darījums ir ļoti tuvu, bet es neskriešu iekšā nekādā darījumā. Ja? Un tad atkal nekas nenotiek. Līdz ar to varētu būt atkal, ka paiet kaut kāds laiks, un pēkšņi ziniet, mums nemaz nav vairs to spēju atmīnēt. Jūs mums tos visus kuģus sašāvāt, tā ir jūsu griba, jūs mums it kā piedāvājat vienu opciju, bet nav nemaz mums to rīku izpildīt. Ja? Tad jums pašiem tur ir jāiet darīt un vēl kaut ko. Un tad, bet sausais atlikums gala rezultātā ir tāds, ka izēvielu cenas augstāk ir ilgāk. Arī pagājušajā vai šajā nedēļā lasīju UBS pārskatu, kur viņi vienkārši pat neskatoties uz to, ka tieši šie paši argumenti, pat ja rītdien atver vaļā, jebkurā gadījumā viņi palielina šo te naftas cenas prognozi, tur vairāk uz $90 par bareli līdz pat gada beigām, varbūt pat nākamajā gadā, vienkārši cik ilgs laiks aizies, sakārtot normālas plūsmas, un pēc tam arī būs diezgan vēl tendence tās iztērētās rezerves dabūt atpakaļ. Papildināt. Jā. Un pēc tam varētu vēlāk sekot būtiski zemāka naftas cena, tāpēc, ka tāpatās jau tad visi mēģinās pumpēt pa maksimumu, kaut gan pagaidām tur arī tas gluži nav tik viennozīmīgi. Es neesmu pašas pēdējos datus skatījies, bet tajā pašā ASV bija signāli par to, ka tie jaunie urbumi nemaz nenāk tā vietā, jo visi redz, cik ļoti viss ir nepastāvīgs, mainīgs un svārstīgs, un tagad tu sataisīs jaunus urbumus, un pēc tā gada vai pusgada, kad tu varēsi faktiski no viņiem sākt iegūt
iegūt, tu varēsi pārdot nevis par $90 par barelu, bet Bet pa varbūt 60. 25 varbūt. Atpakaļ. 25. Jo, Nu, es domāju, ka vai tad tā kritīs, jā? Tu domā, ka tā, jā? jā, es domāju, tas ir pilnīgi reāls scenārijs, ka tad deficītiem seko proficīcija, pārpalikums. Nu, tā kā viņi iet tā kā spaikos, jā, tādos Jā, riktīgos, un jā. pēc tam sakritīs daudzi faktori kopā, kur tuvi austrumi gribēs maksimāli pumpēt, jo viņiem vajadzēs naudu. Venecuēla varētu būt tā, ka mēs vienkārši nezinām precīzi, kas viss līdz galam notiek, bet viņiem ir ļoti liels potenciāls un tieši naftas ieguves apmērs, jo viņiem lielākās rezerves pasaulē ir. Un, lai viņiem šobrīd ir mazs ieguves apmērs, bet dažādi analītiķi saka, ka viņi diezgan ātri var nonākt līdz, ja iepriekš bija laikam 500 000 barelu dienā, ja te pēdējie dati, tad līdz kaut kādam 1,5–2, viņi īstenībā diezgan ātri varētu nonākt, bet tas kopējais potenciāls dažu gadu periodā ir 5 miljoni barelu dienā, kas ir daudz, tas ir 5% no visas pasaules. Kas par šī, starp citu, varētu būt labu tādu mūsu ilgtermiņa tāda derības vai kaut kā tā, ka man kaut kā liekas tomēr, ka līdz 25 tā nenokritīs. Es tādu skaitli izmetu, es nezinu precīzi, cik būs. 40, jā, maybe, bet es pie 40 apstātos, bet skatāmies, šis varētu būt ļoti interesants. Jā, bet tas 50, 60, kas nav tālu no 40, tas bija pirms Hormuzas, jā. Tur... jā, bet dažos brīžos viņš principā visu laiku pie 60 līdz 70. Jā. Labi, jā. Bet... Labi, ok. Nu ko, dodamies tālāk, paskatāmies, kas vēl ir noticis. Te ir vesela rinda visādi ziņu no Amerikas, bet tādu sīku ziņu, vai ne? Jeb kā tu viņus nosaukt? Jā, tas, ko es biju iepriekš ievadā minējis, es kaut kā skatoties visu to, kas notiek finanšu tirgos, varbūt arī pamainiet tas, ka bija šī viena brīvdiena ASV nedēļas sākumā, un kaut kā varbūt es to uztveri pamainīju, vai tāpēc otrdien bija tik strauji lecieni augstāk. Arī akciju tirgos, jo pirmdiena bija cieta, un tad viss tā kā nocietušies, ka tā atspere izlica vaļā. Bet tas, ko es kaut kā novēroju, ir tas, ka tirgiem ir jauns augstienes tam pašam S&P 500 indeksam. AI, visa tā tēma rullē, tur priekš nekādi jaunas lietas nav, tur vienkārši nāk jauni darījumi, jauni paziņojumi, finanšu rezultāti, kas tur visu pārspēj, un tā kopējā tēma tur turpina plaukt, ja tā varētu teikt. Mikronam sasniedzot 1 triljonu tirgus kapitalizāciju ar virsrakstu pavadošajiem, ka šis ir bijis ātrākais tur kaut kāds periods, kurā uzņēmums ir ticis līdz 1 triljonu kapitalizācijai. Nu, tā kā tas ir forši, tas triljons tāda mēra aukli ir, jā, bet tā kā kapitalizācija, jā, droši vien tur būtu jāstāsta otrā pusē, jā, cik rekordā ātrā tempā sanāk tik līdz kaut kādiem finanšu rādītājiem. Bet labi, Par kuru bija tas triljons? Par Mikronu. Starp citu, pat vakar parādījās arī ziņa par Antropiku, ka viņi ir no 300 miljārdiem, kas bija pirms 3 mēnešiem, vakar noslēguši darījumu, kas viņu vērtība ir principā 900 ar kaut ko miljārdi. Tas nozīmē, mums ir faktiski vēl $1 triljonu stāsts. Tā kā šīs valuācijas, kapitalizācijas, viņas ir ļoti strauji augošas dažos šajos mums zināmos sektoros. Jā, un atgriežoties pie šiem gaidāmajiem IPO, pagājušajā mēs jau runājam par SpaceX IPO, un par šo laiku ir sanācis tādus viedokļus palasīt, un viens no tiem bija tāds, manuprāt, gana labs šis te atvērtais jautājums par to, kāds ir patiesais mērķis IPO. Ka SpaceX gadījumā viņiem iepriekšējie raundi, kur viņi ir piesaistījuši naudu, tie vienmēr esot bijuši pārrakstīti, tādā ziņā to, ka investors stāv rindā viņiem iedot naudu. Priekš kam tad tev vajag to publisko mehānismu? Jo varbūt, ka varēja arī sakārtot privātajā. Nu, protams, ka lielā atbilde ir tāda, ka, lai tas būtu izējas mehānismus lielajiem akcionāriem un pašam Elonam Muskam, kur paskatoties citus piemērus, ka tas nenotiek tā, tas nav jāsaprot tā, ka uzreiz viņš tagad izies biržā un uzreiz nākamajā dienā viņš tur triljonu pārdos. Nē, nevis par to ir runa, bet kaut vai piemērs, ka vai Amazonam esot biržā, ka tur Jeffs Bezos tur pa miljardiem tirgo nost savas pozīcijas visu laiku. Es neatceros precīzi skaitu, bet tur, manuprāt, bija kaut kas miljards mēnesī, apmēram bija par to, kādās apmēros viņš pārdod. Un beigās, ka šobrīd tas akciju tirgus ir vairāk vajadzīgs nevis tāpēc, kā šis finansēšanas mehānisms, bet kā personīgā turīguma menedžēšanas, izejas un tam līdzīgi mehānisms lielajiem akcionāriem. Bet labi, tas
mēs vēl noteikti pie šī atgriezīsimies pie SpaceX, jo tas kļūst tikai aizvien karstāk, un šobrīd cilvēki dzenās pakaļ tām akcijām, kurām ir kaut neliela ekspozīcija, kuri kaut kad savulaik ir ieguldījuši šajā akcijā. Citas kosmosa akcijas vienkārši rulē, tā teikt, debesīs, ņemot vērā kopējo trendu, un tur viss notiek. Bet atgriežoties pie šiem mākslīgo intelektu un datu centriem, viena gan interesanta lieta, ko es biju izlasījis Goldman Sachs vienā investīciju bankas apskatā, viņi rakstīja to, ka ASV datu centru enerģijas patēriņa pieprasījums tiek paredzēts, ka dubultosies līdz 2027. gadā. Un tas ir būtiski tāpēc, ka datu centru kopējais pīķa vasaras enerģijas patēriņš 2027. gadā varētu būt 8,5% no visa ASV enerģijas patēriņa. Nu, šobrīd esot Wow! 25. gadā bija 4,1. Nu, kaut kur tam būs jānāk. Ja? Tad skaidrs, ka ir kaut kādas vietas, un tur arī īstenībā interesanti ielikta karte par to, kurā vietā tad būs vairāk tie datu centri, un ir salikta Teksasā ir daudz tie datu centri. Es domāju, tāpēc, ka Teksasā ir daudz enerģija, ir gāze, ja, un tad attiecīgi ar gāzi tu vari blakus arī ražot enerģiju. Visur tas nenozīmē to, ka viņi uzreiz vienkārši piestādas elektrotīklam un visiem ir dārgāka elektrība. Visur nē, bet kaut kādas vietas būs, kur tas būs aktuāli. Ir pat arī es pats savām acīm redzēju, kur ir savi tie saules parki un vēl vis kaut kas, kas tur ir sataisīts, un viņi tikai vienīgi ekskluzīvi strādā tam objektam. Jā, Visi viņi netiek laisti tīklā pat nemaz. Viņi vienkārši. Jā, tur teiksim tā, lielākajām tām operācijām viņiem ir veseli vairākos slāņos, lai viņiem nodrošinātu gan nepārtrauktību, gan to enerģijas dažādību. Ir tāda, ka blakus, tāpēc arī daudz šīs akcijas, kas ir piemēram no Eiropas, kas būvē šīs gāzes turbīnas, tām tur ir ļoti liels valuācijas, jo šie datu centri, viņi blakus uzceļ dabasgāzes turbīnas, no kurām ražot enerģiju, tad viņi blakus uzceļ milzīgus saules parkus, varbūt vēl uzceļ vēja enerģiju, tad viņi ļoti lielos apmēros iepērk baterijas, tāpēc, lai būtu baterijas, tad viņi ļoti lielos apmēros iepērk ģeneratorus, tāpēc, lai būtu backups, ja, un varētu tur dīzeļu ģeneratoriem kādas jaudas ražot. Nu, un pavisam ambiciozākie plāni arī uzliek blakus potenciāli, kur varētu šo te atomelektrostaciju vai modulu. Mazo mobīlo, jā. Uzbūvēt blakus, un es neatceros precīzi nosaukumu, bet bija arī dzirdēts kaut kur citur, ka ir konkrēta atomelektrostacija, kur nāk ar piedāvājumu, ka būvējiet mūsu teritorijā. Būvē mūsu teritorijā datu centru un pat taisno pieslēdzies, ja? pie štepseļa, tā varētu teikt. Ja? Tad tev viss ir. Bet tajā gadījumā bija tā, ka viņi jau to laiž tīklā. Ja? Tas gan tad ir izaicinājums citiem. Bet skaidrs ir kopumā droši vien tas, ka tas atstās kaut kādu ietekmi uz ASV energocenām. Un ja mēs esam runājuši ilgtermiņā par to, ka ASV kopumā šī enerģija ir bijusi lētāka, pateicoties to, ka gāze ir lēta, nafta ir lēta, šis to balansu var arī mazliet pamainīt. Un, protams, ka tik ilgi, kamēr nāk šie datu centri, tikmēr ir ārprātīgi milzīgas investīcijas infrastruktūrā. Un man nav uzreiz pie rokas dati, bet no atmiņas runājot, ka liela daļa no IKP pieauguma nodrošina tieši kapitāla ieguldījumi datu centros. Un te arī kā viens no riska faktoriem tiek minēts to, ka varētu būt kaut kādas kavēšanās, to, ka nespēj tos centrus laikā sabūvēt. Jā, varbūt par to kāds komentārs, vai tur nav ko papildus piebilst. Man nav ko piebilst, bet es te tagad skatos, tu pieminēji mazliet tās akcijas kosmosa tehnoloģijās, un tā te ir pilnīgi tādas jaunas ziņas, kad Blue Origins raķete esot eksplodējusi uz palaišanas platformas. Te skatos arī koleģiāli Ilons Masks ir Džefam Bezosam izteicis līdzjūtību Twitterī tādu, ka lai ātri atjaunojās. SpaceX arī ir paziņojis par to, ka viņi tomēr to mērķa valuāciju drusku samazinās. Te gan ir to ja rēķina dolāros, tad mums tas neko īpaši nenozīmē. 1,8 triljonu pēc būtības mēs visu laiku, man liekas, par to summu runājām. Jā. Tādas tās lietas. Tā kā, tas ir tā vienkārši pieminot no tādām ātrajām ziņām, kas ir tagad principā šajās stundās noticis.
Un tā visa kontekstā, varbūt nav pat kontekstā, bet mazliet citu tematu pieliekot klāt, ko JP Morgan, vēl viena investīciju banka, ir novērojusi, un es padalīšos ar ekrānu, ir tas, ka šobrīd ASV akciju tirgos ir ļoti augsta koncentrācija, tā to mēdz saukt, un kas tiek saprasts ar šo te koncentrāciju. Tad S&P 500 indeksā top 10 uzņēmumu pēc tirgus kapitalizācijas šobrīd aizņem 40% no kopējā īpatsvara. Tātad, tad, kad jūs pērkat S&P 500, pieņemsim ETF vai fondu, ja, tad 40% no tā ir šīs top 10 kompānijas. Microsoft, Google, Apple, Tesla. Iedomājieties, kāds tas ir risks investoram īstenībā. Jā, par to tieši arī ir runa, un kas vēl ir interesanti, ko viņi uzsver, ka risks ir ne tikai šeit, te gan jāuzsver, ka arī redziet šī zaļā līnija, tas ir top 10 earnings, tātad no visām top 500 kompānijām, top 10 kompānijas nodrošina 34% no peļņas. Tas kopumā viss nozīmē to, ka ja šīs kompānijas nošķaudās, ja, tad, un te sākās korekcija akciju cenās, tad visam indeksam pārējiem te kāds maziņais var augt 3 reizes savā cenā, un viņš šo visu vezumu nepavilks uz priekšu. Kur vēl ir jāuzmanās, kas es neesmu pārliecināts, ka to ļoti daudz investori dara, bet ir jāuzmanās no tā, ka tad, kad mēs sākam veikt šo saucamo faktoru ieguldīšanu, piemēram, es izvēlos growth, jeb izaugsmes akciju ETF, vai es izvēlos value, jeb tās, kas skaitās vērtību akciju ETF. Un tur arī JP Morgan brīdina, ka ir diezgan liela pārklāšanās, ka ir uzņēmumi, kas atbilst gan growth, gan value, un kad var sanākt tā, ka tu paņem, pieņemsim, vienu vai otru kā papildinājumu, piemēram, S&P 500, un beigās to sanāk tā ekspozīcija Tu dubultā. Jā, tu dubultā no koncentrētāka sanāk šī sava pozīcija. Bet, manuprāt, no šī varētu ņemt to, ka ir pašiem jāpadomā par to, kā es diversificēju tos savus riskus. Un ja es redzu šādu situāciju, un man neapmierina to, ka ir tik liela koncentrācija, un mēs redzam, labi, tu dati nav no gadsimtiem seni, ja, vai tur ļoti garām desmitgadēm, bet tomēr no 90. Un es domāju, šis varbūt arī leģitīms jautājums, ko kādam kādreiz pajautāt pārvaldniekam, viņiem, vai pensiju pārvaldniekam, vai vēl kādam, vai jūs neuztrauc šī koncentrācija, vai jūs kaut kādā mērā pret to mēģināt būt, vai jūs vienkārši braucam kopā visi vienā vilcienā, un mēs jau nevērtējam, mēs paļaujamies to, ka viss būs ok. Ja? Bet individuālam investoram, manuprāt, šī ir laba iespēja arī pašam padomāt par savu diversifikāciju. Es tieši iedomājos par to, kā tas ir, ja man, piemēram, puse no portfeļa ir tas S&P 500, un tad es, pieņemsim, otru pusi esmu salicis kaut kādās sevis izvēlētās, bet ne Magnificent 7 un kaut kādās augšējā gala. Kā tad es, teiksim, tā nav, protams, kāda investīcija rekomendācija, protams, bet arī no otras puses, kā tu to komentētu, kā tev liekas, vai es riskēju adekvāti, ja pie savas, teiksim... Vēl jau viss atduras par to, ka beigās bišķiņi ir mazliet jāpapēta, ja? Var, piemēram, arī izvēlēties nevis standarta S&P 500 indeksu, vai kādu citu indeksu, kuram ir šis svari un īpatsvari veidojas pēc tirgus kapitalizācijas, bet ir izvēlēt tādu, kuri, piemēram, vienāds svars. Tie saucamie equal weighted, kur, piemēram, tāds equal weighted, ja vienāda svara S&P 500 ETFs nozīmē to, ka visām 500 ir vienāds īpatsvars neatkarīgi no tā, cik viņi ir daudz šajā te. Un tad tā doma būtu tāda, ka tajā laikā, ka pieņemsim, ka šie te lielie sāk šķaudīt, bet mazie sāk vilkt uz priekšu, tad tev tas rezultāts būtu pavisam citādāks nekā tam. Bet, protams, ka pēdējā laikā equal weighted ir atpalicis no šī, tāpēc, ka šim tā koncentrācija palīdz, ja tur iet uz augšu. Okay. Labi, ko, dodamies pie mūsu Baltijas akcijas. Šodien tā ir LHV grupa. Mēs parunāsim par, jāsaka, populāru akciju, iecienītu akciju. Es nezinu, cik daudz Latvijā investori to ir izvēlējušies, bet dažus es pazīstu. Bet tā kopumā ķeramies klāt. Es par biznesu, Kaspars par akciju. Jā.
Es esmu publiski kaut kur jau rakstījis savā laikā, un to var, ja parokās laikraksta diena arhīvos, noteikti atrast šo stāstu, kā es iepazinos ar LHV bankas vadītāju Reinu Lokmusu. Un tas notika ļoti īpatnējā veidā, kad es devos 2000. gadā, tieši pirms 26 gadiem, dzīvot uz Tallinu un mācīties tur. Es izdomāju, ka būtu forši sākt jaunu dzīvi un apgūt tenisa spēli. Un es devos uz tenisu, un es kaut kā nebiju, protams, iedomājies par to, ka man vajadzēja tādu pārinieki. Man liekas, ka tur tā iedalīsies. Kaut kā tur viss tā notiks. Un es tur tā, kā amatieris dodos uz to kortu un tā. Un es skatos, tur viens tāds pats nabadzīgs kā es, un viņam nebija kā reiz tajā dienā partneris atbraucis. Un mēs tā, es domāju, uzspēlējam tā kaut ko. Es tur iesācējis, viņš, protams, tur ļoti labi tur spēlē un tā, un vārds pa vārdam izrādās Hansa Pank tajā laikā viens no īpašniekiem dibinātājiem, Reins Lokmus. Un sākam runāties, jā, viņš tikai pat nodibinājis ir savu tādu investīciju kantorīti un tā, un LHV un tā. Un mēs tur sapazināmies un atstājām tur kontaktus, un es teicu, ka es tā kā prese man interesē, lai viņš man iepazīstina ar kaut kādiem tur vēl finanšu cilvēkiem Igaunijā un tā. Ko viņš arī izdarīja, mēs tur kaut kāds pārsējas pusdienas paēdām un tā. Bet tā ideja kāda ir, ka es atceros LHV sākumus, ka viņi bija precīzi tādi paši, kā šobrīd ir, pieņemsim, Signet banka. Ja? Viņiem bija precīzi tie paši pakalpojumi, viņi nebija nekāda universālā banka, nekas ne tuvu tam, bet tas, ko viņi darīja, ļoti interesanti, viņi slēdzās klāt visur pie valdības visām tām novatoriskajām, inovatīvajām lietām. Tiklīdz bija pie X-Rauda, viņi uzreiz pieslēdzās, tiklīdz parādījās kaut kāda e-pakalpojuma pirmie, viņi uzreiz to izdarīja. Viņi bija no pirmās dienas e-banka, un es atceros, kā viņi izauga, viņi principā bija tādi ko katrs igaunis gribēja kontu LHV bankā, tāpēc, ka tā bija tā modernā, tā banka, tas, kas tagad varbūt, teiksim, ja nebūtu citas bankas tik dominējošas, tad, piemēram, par Indexo tagad kaut ko tādu varētu teikt, ka, tā ir tā UX banka, kur visi, tur tā viss ir pārdomāts, viss ir tāds, kā saka, moderns, slick un tā tālāk. Zin kā, jaunas riepas, vai ne, nav nobrauktas, vai ne, un tā. Un no biznesa viedokļa, jā, es atvēršu vaļā, es tev uztaisīju arī maz tādu apskatu par to, kā, es nedalīšos ar ekrānu, bet vienkārši tā ātri pateikšu, ka tātad grupa šobrīd sastāv no vairākiem uzņēmumiem, viņi ir izauguši, protams, šo 26 gadu laikā, un viņiem ir savas liels office Lielbritānijā, viņiem ir banka Lielbritānijā principā, kas sākumā es tā domāju, ka viņi tur tādu mazu piešprīci dod, bet īstenībā diezgan daudz. Viņiem ir savi pensiju pārvaldīšana, sava apdrošināšana, principā viss, kas pienāks tādai lielai JP Morgan tipa bankai. Bet, starp citu, es kaut kad nesen, tas bija 2024. vai 2023. gads, kad es pēdējo reizi ar Reinu runāju, un es viņiem prasīju, es teicu, kā jums ar ekspansijas plāniem ir? Un viņš tā kā minēja to, ka viņi šobrīd vairāk tā kā, viņiem bija plāns iziet ārpus robežām, bet šis plāns ir tā kā mazliet noklusis, jo viņi gulda diezgan daudz naudas iekšā tieši tajos digitālajos risinājumos, un arī tam, lai kļūtu par tādu pilnvērtīgu universālo banku Igaunijā. Tā kā viņi grib no sākuma to fundamentu uztaisīt. Un te ir, starp citu, arī vēl dažas tādas interesantas lietas par LHV. Viņi ir fintech, tāda iecienīta banka, jo tāpēc, ka viņi jau no laika sākuma ir, kā jau es teicu, digitālais, piesaista digitālo. Tas ir tāds viens stāsts, tad viņi noteikti, kas jāpiemina, ir dabūjuši atļauju strādāt ar kriptoaktīviem. Tātad viņi ir viens no retajiem, kam tādas iespējas ir, līdz ar to tie, kas strādā šajā jomā, ar LHV var sadarboties. Tad vēl, kas ir, ko viņi ir publiski minējuši, to, ka
Viņiem tagad mainīsies stratēģija tūlīt. Nu, tā stratēģija, es jau pateicu, viņi iet uz universālo banku, bet tas nozīmē tur diezgan liels restruktūrizācijas darbinieku ziņā. Un ko Reins Lohmus ir tagad pavisam nesen presē teicis, kas ir izvērties par tādu pat īstenībā diezgan lielu skandālu, ka viņš ir teicis, ka mums ir jāatbrīvojas no regulāri, tā viņš teica, regulāri jāatbrīvojas no mazāk performējošiem darbiniekiem. Uz kā uzreiz viņam tur visādas arotbiedrības sakrita virsū un darba ņēmēju organizācijas un nosodīja tos viņa izteikumus un tā. Pats Reins īstenībā dzīvo labu foršu dzīvi Monako. Viņš ir, protams, daļa ar vienu kā Igaunijā, ar vienu Monako. Un tā varbūt slavenākā lieta, ar ko viņš ir saistīts, ir tas, ka viņš ir pazaudējis paroli uz teju 1 miljārdu. Un tagad jau, protams, pēc mūsdienu cenām mazāka vērtība ir, bet savā laikā tas bija aptuveni 1 miljārds eiro vērta kripto bitcoinu, nu tā kā paka, viņš ir to atslēgu, to paroli pazaudējis, var sakot, un nekādi nav varējis atcerēties, kā tā paroli ir, un nekur nav varējis sameklēt, līdz ar to, nu, principā tā miljārdu ir norakstījis no savas personīgās vērtības. Nu tā, kopumā tas par LHV tāds īsi ieskats, jā, es nepastāstīju par tiem konsolidētiem ieņēmumiem, pagājušajā gadā 304,8 miljonu eiro neto, procentu ienākumu 235 miljoni, no komisijām viņi savākuši ir 63 miljonus, un tā kā tīrā peļņa visai grupai 117 miljoni. Nu, nav it kā nekas tāds liels, un viņi tā arī pozicionējās, ka viņi nav starp tām lielajām skandināvu bankām, ka viņi ir tāda varbūt mazliet butika, bet Igauniem pašiem ļoti patīk tur apkalpoties. Mēs starp citu uzņēmumam arī, man ir Igaunijas uzņēmums arī, es arī LHV bankā atvēru kontu, uzreiz tādu labāku sajūtu ir, zinu. Jā. Ļoti labi, foršs svarīgs ir arī šis background stāsts. Man ļoti zīmīgi likās šis lielais akcionārs dibinātājs, jā, un ar vienu karāju Monako, jā, un tur, jā, un droši vien mūsu Baltijas, nu negluži standarts stāsts, bet īpaši turīgām personām, jā, pirms tu plāno kaut kad nākotnē no sava superlielā aktīva kaut kādā vienā vai otrā veidā atbrīvoties, ja tad gana laicīgi ir jāaiziet uz tādu nodokļu rezidenci, kur nav kapitāla pieauguma nodoklis, jo, ja es pareizi saprotu, lai nodokļu konsultanti pēc tam mani neapmētājiet ar akmeņiem, bet ka Latvijā, un es nezinu, varbūt arī Igaunijā nav gluži tāda exit nodokļa, ja? Nu, man Latvijā pieder kaudz ar aktīviem, kamēr es viņus neesmu pārdevis, man ar nodokli neapliek, un es nomainu nodokļu rezidenci, un man ar nekas vairs nav Latvijai jādod. Citās valstīs tā nav. Starp citu, ir vēl viens interesants stāsts. Man otrajā kursā, kad es mācījos Konkordijā, tā universitāte bankrotēja. Un mēs nezinājām, kādu universitāti mēs principā pabeigsim. Tur viņi mētājās tā, no viena pie otra, un tā likās dīvaini. Un es biju tas, kurš sarunāja Reinu Lohmusu kā potenciāli investoru. Nu, tā kā es teicu, nāc nopērc manu skolu. Un viņš tā kā reāli apdomāja to. Tur bija arī, starp citu, biznesa augstskola turība arī bija it kā iesaistīta tajā, un tad viņi tur kaut kādu konsorciju bija domājuši taisīt vai kaut ko tādu. Tā kā, arī interesants fakts tāds. Un, ja es tādu mazliet par pašu akciju, kā tādu no tā investoru skatu punkta. No investoru skatu punkta es padalīšos ar savu ekrānu un nošērošu, manuprāt, tādu, varētu teikt, būtiskāko šī brīža rādītāju. Ar ekrāns pēc brīža padalīšos. Bet tikmēr runājot, kas ir zīmīgi šim te LHV ir tas, ka viņi tāpat kā citas bankas pēdējos gados cīnās ar neto peļņas, neto procentu maržas spiedienu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka no vienas puses tev ir salīdzinoši dārgi piesaistīt līdzekļus, ir gan asa konkurence, un tev ir jāmaksā vairāk par krājkontiem, par depozītiem, un attiecīgi līdzekļu piesaistīšana ir salīdzinoši dārgāka.
Un no otras puses, krītošās procentu likmes rada spiedienu uz to, nu, cik tu vari saņemt par kredītu. Un tad, pirmkārt, cik tu vari izsniegt jaunos, par kādām likmēm tu vari izsniegt jaunos kredītus. Un tā kā Baltijā kopumā ir šī tendence, ka tev ir bankas fiksētā likme plus Eiribors, un tad Eiribors samazinās, loģiski tev nāk mazāk procentu ienākumu. Bet Un kas par šeit ir svarīgi piebilst, ka šāds te, nu, tas spiediens uz tām maržām ir visiem. raksturīgs nu, šīm te mazā tirgus spēlētājiem. Jo tiklīdz tev ir liels nu, banka, tev ir pārrobežu banka liela, tur tā naudas plūsma ir lielāka, tur tas spiediens nav tik liels. Tā, Nē, nu, mēs varam runāt par to relatīvi vai nē, bet tendence ir pilnīgi vienāda visiem. tu teiktu visām bankām, Protams, jā, visam mēs arī finanšu redzam šos te sektoram? paziņojumus arī medijos par to, cik tur, piemēram, pagājušajā gadā bankas kopā ir nopelnījušas. Tur tie skaitļi ir krietni mazāki nekā tas bija vēl gadu, divus iepriekš. Mēs par Skandināvu bankām arī tā Arī, runājam. protams, jā, viņiem, nu, arī viņiem, ja tev iepriekš Eiribors bija, piemēram, 4, un tagad viņš ir 2%, un tava bankas pievienotā likme bija, nezinu, 2%, ja, tad iepriekš tu varēji saņemt 6% gadā, un tagad tu saņem 4%. Tikai tāpēc, ka Eiribors mainījās. Tev ir precīzi tāda pati tendence, un tad, kad es domāju, īpaši vēl tajos tirgos, kā piemēram Igaunija, kur LHV ir ļoti aktīvs, viņiem ir ļoti spēcīga pozīcija, tām lielajām jau arī nākās, nu, viņiem savā starpā brīvā tirgus apstākļos ir ļoti būtiski jāsacenšas. Pie mums vēl varbūt, kamēr viņi tur lielie, var tā teikt, nu tā, es nedomāju, ka viņi nesauktu viņus par karteli, ja, bet es saku, es nesauktu viņus, ja, bet tādā ziņā, ka viņi var pasties, ko viens otrs dara un cik tur tiešām ir tā klientu plūsma, viņi vienkārši racionāli arī var nelikt tur, piemēram, atlikumus par kontu, nu, procentu maksājums par konta atlikumiem un tam līdzīgi. Bet tad ir šis neto peļņas maržas spiediens, ja, un mēs varbūt tā kā mēs šajā reizē runājam tieši par LHV banku un tās akciju, ja nebūtu akcija, tad, manuprāt, vispār nebūtu jēga par to runāt tādā ziņā. Man tad nebūtu vienkārši interesanti, es ar to neko nevaru izdarīt. Es padalīšos ar ekrānu, un tas, ko mēs redzam, atvainojos, man augšā melna josla parādās. Es nezinu, kāpēc, bet tā ir LHV bankas, LHV grupas akcija. Un tas, kas ir redzams šeit, tā ir augšējā panelī, tā ir akcijas cena. Un tad tāds salīdzinoši garš periods no kāda 19. gada. Un apakšā ir jau droši vien tie, kas jau vairāk ir pēdējos laikos man redzējuši, ir mans iemīļotais peļņa uz vienu akciju tekošajos 12 mēnešos. Un, ko mēs varam redzēt, ja akcijas cena būtiski pieauga toreiz, kad bija strauji procentu likuma samazinājums un viss šis pēc Covid vai Covid laika bums, nu, tur gan lielākas komisijas, lētāki kredīti un, nu, var sakot, viena strauja milzīga izaugsme. Bet nu, tur kaut kur kādā brīdī šķiet, ka tā akcija aizskrēja pa tālu tam, kas nāk pretī ar rādītājiem. Un faktiski akcijas cenā ir, nu, ja varētu teikt, tāda stagnācija pēdējos gandrīz jau 4 gadus. Un, lai gan mēs redzam, ka peļņa uz vienu akciju vēl turpināja augt, un viņa neapstājās pat šeit tikai sasniedza to savu augstieni. Jāatcerās tev, ka tie tirgi skatās uz priekšu. Viņi tās tendences nu, paredz uz priekšu, ņemot vērā, kā tur procentu likmes mainās un viss pārējais. Arī šis ir 12 mēnešu tekošais. Tas nozīmē to, ka, ja tu tikai pamazām paliek vājāk, tev ietekme vēl ir labā arī no tiem iepriekšējiem ceturkšņiem. Un tas, kur šobrīd viņi ir, tad viņiem vēl joprojām samazinās šī tekošo 12 mēnešu peļņa uz vienu akciju. Viņi raksta pēdējā pārskatā, tas bija par pirmo ceturksni, ka šī gada otrais ceturksnis varētu būt jau tāds nostatīts stabilitātes. Te neiet runa, ka viņi zaudētu naudu vai vēl kaut ko, bet investoriem svarīgi ir izaugsme, peļņas izaugsme. Un viņiem šis rezultāts šogad kopumā par visu gadu viņi savās budžeta prognozēs liek to, ka viņiem peļņa būs, var teikt, nemainīga salīdzinot pret pagājušo gadu. Nu, tas nav labs priekšlikums akciju tirgos, ka tev ir nemainīga peļņa. Un pagājušajā gadā viņiem ar tie rezultāti bija vājāki nekā gadu iepriekš. Un līdz ar to tad LHV banka, ja paskatās no šiem novērtējumiem, tad viņa nemaz nav šobrīd tik lēta, tāpēc, ka šobrīd šī peļņa samazinās. Nu, manuprāt, te ir nepieciešams ieraudzīt to, ka viņi nonāk atpakaļ pie šīs izaugsmes. Viņi, protams, paši saka to, ka mēs redzam, nostabilizējās šīs piesaistes izmaksu bāze,
kredītu šo procentu likmi gadījumā ir apstājies kritums, tad tur šis pieprasījums mazinās. Finansējuma piesaistes ziņā jāņem vērā to, ka tu piesaisti uz gadu depozītu vai uz 3. Ja? Tā jau tā likme nemainās atkarībā no tā, kā tirgus mainās. Tev šobrīd ir jāpiesaista par 3%, ja pēc pusgada ir tirgos kritums un no aktuālās likmes finanšu tirgos ir 0,5%, ja? Un tu turpini tos 3% maksāt. Ja? Līdz ar to tas notiek ar kaut kādu laika nobīdi. Un Jā, šobrīd man gribētos teikt to, ka viņiem ir jānogaida. Un ja man būtu jāizvēlās starp kādu no listētajām, teiksim, Baltijas bankām, tad salīdzinoši citādāku tendenci uzrāda Coop banka. Coop bankai viņiem jau ir šī peļņas pieaugums uz vienu akciju. Viņi jau ir tikuši, viņi uzrāda labākus rezultātus nekā gadu atpakaļ. Viņi ir ļoti viņi ir augoša banka. Tāda, kas Jā, ir tie, kas ir, jā, jo LHV jau ir nostabilizējusies faktiski tādā savā darbībā. Jā. Es varu mazliet pieminēt, ja tu paliec šo te grafiku tepat vēl uz ekrāna. Man ir daži igauņu kolēģi, kuriem es arī šeit tad apvaicājos, vienkārši kā viņi jūtās par visu to. Un viņi saka tieši tā, ka pēdējos apmēram 5-6 gadus, un kas ir no Covid laika apmēram uz līdz mūsdienām, ko arī reāli atspoguļo grafikas. Viņš saka, ka tā banka ir principā tāda kļuvusi garlaicīga. Viņa agrāk bija tāda rebela, vairāk tāds virziens. Tagad viņa ir kļuvusi garlaicīga. Pagājušajā gadā dēļ tiem sliktiem rezultātiem, arī ko tu minēji, tas gan ar inerciju. Arī 24. gadā nebija īpaši labi. Viņiem ir nomainījusies valdes priekšsēdētājs. Līdz ar to man likās, ka vadībā, jā. Jā, man likās, ka tur vajadzētu nostaigāt kaut kam, bet rekā akcijas cena tik un tā palikusi ir augšā. Viņi ir, es tev piekrītu, dārga, jā. Viņi ir dārga. Kas vēl ir jāpiebilst, viņi būtiski palielināja šogad dividendi. Un tas atkal liecina par to, ka vai nu ir kopumā, tad vai nu akcionāri nesaredz, ka varētu tik strauji reinvestēt, lai nodrošinātu šo lielo ienākumu, un tad tajos laikos jāsāk ņemt ārā. Ja? Tā nauda uz Monako jāizved. Ja? Nu jā, un tad, jo dividendi viņi palielināja būtiski salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Un mēs varbūt bijām jau iepriekš runājuši tajā brīdī, kad tu palielini dividendi, tu arī pasaki to, ka tu vairs neesi tāda izaugsmes kompānija ar tādām izaugsmes ambīcijām, tev jau ir citādāks šis kapitāla alokācijas pieejams. Jā. Nu, skaists pārskats. Tev īstenībā visu var redzēt kā uz dēlnes. Kas mums par LHV būtu jāzina, jā, tā kā tā ir. Jā, es maz atrunu par to, ka mēs varbūt, kā minēja, kas ir Reins Lohmus un tā tālāk. Viņam kopā ar viņa juridiskajām personām, kurās viņš ir tiešā labuma guvējs, piedara tieši, man liekas, 20% no visas bankas. Tātad viņš ir lielākais akcionārs kopumā, un tad tur tālāk sadalās ir Ambient, tā investmenti, kas ir bijušie Skype, mafijas cilvēki, mafijas labā nozīmē. Jā. Mīnu. Tā kā, jā, tādā kopumā, jā, un, protams, ir arī Nasdaq akcionāri. Nu ko, tā mums ir Baltijas akcija šajā reizē. Par ko mēs runāsim nākamreiz? Nākamreiz mēs runāsim par mūsu vietējo. Runāsim par, salīdzinoši pat biržas veterānu saftehniku. Jā. Wow. Es domāju, būs interesanti. Turpinām ar mūsu ikdienišķajām tēmām, un nevar nepamanīt to droši vien, ka, lasot ziņas, ka mums Latvijā ir jauna valdība, vai ne? Tu sekoji līdzi no Spāņu zemes visām tām aktivitātēm? Īpaši nē, tāpēc, ka atkal tad jāuzdod tas lielais jautājums, ko tas man nozīmē kā investoram. No tāda skatu punkta, ja mans fokus ir Baltijas akcijas, obligācijas, un investīcijas kopumā, ko tas nozīmē man, ka tur kaut kur augšā mainās un vai tas kaut ko varētu mainīt, tad es domāju, tādos, piemēram, lielā akciju kontekstā īsti nekas. Droši vien jau, ka Lau infragrupa ir tik tālu, ka to viņi vairs nevar noraut, pat ja viņiem gribētos. Es nezinu, vai viņi grib vai nē, to es neesmu sapratis, vai viņi ir pro tirgus vai ne pro tirgus, to es nezinu. Bet viena lieta, gan ko es pamanīju, kaut kādās vietās bija par to, ka premjera birojā nonāks arī ekonomists
Guntars Vītols, un viņam ir krasi atšķirīgi uzskati par to, ko vajadzētu darīt ar Air Baltica. Šis varbūt ir atvērts jautājums, ja redzēsim, kā būs, jo skaidrs, ka šīs valdības laikā viņiem kaut kas būs jādara ar to. Tur nevarēs nedarīt. Ja nedarīs neko, Ja, tad jā. Maza piezīme, Guntars Vītols būs finanšu ministra Mārku Čīnas, kā, nu, principā, tā kā biroja vadītājs. vēl Nu, labāk. kā to Vēl redzēt, tur, kur ir tieši Tā kā nauda. Ja? viņš būs Atvainojiet par tieši precīzi tur, neprecizitāti. kur vajag. Jā. Jā, Guntara, starp citu, viedokļus par Air Baltica var dzirdēt krustpunktā. Viņš regulāri uzstājās, un arī tie, kas ir portālā X, noteikti būs pamanījuši viņa aktivitātes un arī izteikums tieši par Air Baltica. Viena lieta, ko es pilnīgi droši zinu, ka viņš ļoti labi apzinās tomēr to, ko Air Baltica kā avio kompānija dod iekšzemes koproduktam, un tā līdz ar to viņš to sistemātiskumu, šīs kompānijas sistemātiskumu izprot un saprot. Nav tik traku. Viņš, starp citu, arī ir aviācijas jomā šo to darījis. Tā kā nav tā, ka viņš ir pilnīgs amatieris un tā kā dīvānā runātājs, kā mēs varbūt zin kā par aviāciju. Tā nomaiņa, vismaz vienkārši pēc personāžiem skatoties, ja iepriekš satiksmes ministram kaut kādā formātā vai nebija šis Ošlejs padomnieks, un Ošlejs ir vienmēr pro izaugsmes, pro attīstības, un tad ar optimismu skatoties, nevis nāja, bet ar optimismu skatoties uz priekšu. Tad šeit atkal bija no otras puses, ja es pareizi saprastu to pozīciju, to, ka vairs ne centu un ir jāizdomā, kā šo visu norisināt, tas ir dārgs luksus mums visiem to uzturēt. Un nav viena pareiza vai nepareiza viedokļa, bet skaidrs, ka ir mainījies. Un tad tas jautājums ir, kā tas ietekmēs šo stāstu. Man pašam Air Baltica obligāciju nav. Jāpaskatās īstenībā būtu, kā ir vai un kā cena ir reaģējusi obligācijas uz šīm izmaiņām, jo tie scenāriji var būt dažādi. Un šajā kontekstā, starp citu, ļoti interesanti ziņa arī no ASV nāk, kur ASV šī Spirit Airlines, kas tika aizvesta, tā nevis aizvesta, bet kas nonāca bankrotā, tur tad viena jauna ziņa bija par to, ka lidmašīnas, kas viņiem bija no šim Spirit Airlines, šobrīd ir tik ļoti karsts šis motoru tirgus, jo tur ir deficīts, ka viņi nevis tās lidmašīnas izīrē tālāk, bet viņi noņem motors. Jā, viņi noņem motors un īrē tālāk. Jo tāpēc, ka lidmašīnu, tev vajag tur nomainīt, skaidrs, ka tev Spiritam droši vien, ka bija tā kā Eiropas Ryanairs, kad brauc tā kā autobusā, un tad tik šauras vietas un tam līdzīgi, kas to nedara citām avio kompānijām. Līdz ar to samainīt, lai viņš to būtu normāli lietojams priekš avio kompānijas ar brandu, jo tur sēdekļi jāmaina, brandings, tā kā liels kapitāla kosts. Tu vienkārši paņem noskrūvēji motoru un aizved tur, kur tev ir deficīts, kur jau ir tava lidmašīna ar tavu brandingu un tam līdzīgi. Un līdz ar to, kaut kādos trakākajos scenārijos, vai ir iespējams arī vienkārši to, ka noteikti tā labi vienkārši viss pa lielam beidzās, un te vienkārši paliek lidostā stāvēt vraki, kuriem noņem motorus un aizved citur, tāpēc, ka tiem vajag. Tāds kaut kāds scenārijs teorētiski arī ir iespējams. Jā. Ļoti labi, katrs atrod veidu, kā nopelnīt. Savukārt, paturpinot nedaudz par aviāciju, vakar parādījās, ceturtdien parādījās ziņa, ka tā, man liekas, aviācijas nozarē tiešām liela un nozīmīga ziņa, ka Ryanair ir pirmā avio kompānija, kura ir izkļuvusi no parādiem, proti nolīdzinājusi savu pēdējo obligāciju parādu 1,2 miljardi, un as of today, kā saka, ir debt-free, jeb bez parādiem, kas, man liekas, līdzsabiedrību biznesā ir ļoti, ļoti liels notikums. Tā kā. Bet arī, manuprāt, ir vērts šajā kontekstā uzsvērt to milzīgo atšķirību, kur piemēram, Ryanair viņi darbojas totāli brīvos tirgus apstākļos. Mēs redzam, ka šeit, piemēram, mums lidosta pretī paceļ tarifu, mēs te vienkārši nelidojam. Viss. Vairāk neeksistē mums šī lidosta. Un tajā reģionā tie, kas tur dzīvo, kas bija pieraduši, ka viņiem būs kaut kāda satiksme vai nebūs, nav svarīgi. Tāpat kā, piemēram, mēs no otras puses mēs piesponsorējam un atbalstam, piemēram, autobusu un dzelzceļu un kādu vēl satiksmi, tāpēc, lai būtu šī savienojamība, tādā pašā veidā mēs arī atbalstam savā veidā Air Baltica, vai vismaz tāda ir doma šai nacionālajai aviokompānijai, to, lai būtu savienojumi. Tā, ka es, piemēram, šodien varu tā brīvi, nevis pat plānot, bet būt pārliecināts,
pārliecinās, ka jebkurā brīdī man ir iespēja no Rīgas līdz tām visām kaut kādām galvaspilsētām, vai kur man ir iespēja aizlidot. Tajā brīdī, kad mēs aizējām pilnīgi brīvajā tirgu, tad var arī tādas iespējas vairāk nebūt. Tas ir tas, ko mēs maksājam caur šo te Baltiju. Es nesaku, ka tā vajag tā kopumā ir izvēle, un droši vien, ka pie tā nonāks arī valdība, kādu viņa ko grib izvēlēties un atbalstīt. Bet ar to vienkārši ir jārēķinās to, ka tādos brīvajos apstākļos, piemēram, ja mēs pierodam, ka visu laiku tā plūsma ir vienā brīdī, kad vairs viņiem nebūs efektīvi tur lidot vai kaut kas tirgū pamainās, viss pēkšņi satiksmes vairs nav. Un tā vienīgi var būt. Starp citu, par to dotēšanu, man tieši vakar bija tāda interesanta saruna ar vienu no Ziemeļa investīciju bankas cilvēkiem, kurš arī uzdeva tādu jautājumu. Jā, viņš saka, bet kāpēc, piemēram, ja mēs noliekam divus uzņēmumus blakus, Air Baltica un Rakus, jā, slimnīcu, un viņš saka, paskaties, kā tas ir. Rakusam, principā, nauda beidzās vienmēr kaut kādā septembrī, oktobrī. Nu, tā kā viņi vienmēr iet un viņam vienmēr vajag kaut ko piešpricēt. Un principā, tāpat tie paši miljoni tiek likt iekšā tajā Rakusā. Viņa ir, principā, viņš teica, it kā tāds infrastruktūras uzņēmums, bet tajā pašā laikā, viņi tikai un vienīgi apgūst naudu, ja? Un viņi tur neviens neskatās ne uz peļņām, ne uz ko. Arī otrs, viņš saka, viņa nav bankojama, tā iestāde vienkārši, ja? Viņš saka, varbūt, ja viņi gribētu paņemt kaut kādu kredītu, kaut kādu ilgtermiņu vai kaut ko tam līdzīgu, ja? Viņi reāli nav bankojami, neviens viņai naudu nedod, viss tāpēc, ka viņi vienkārši dzīvo no rokas mutē, tāda liela organizācija, ja? Un te mums pretī ir Air Baltica, ja? Kurš dod pienesumu IKP un tā tālāk, un pēkšņi visi latvieši ņemās par to, ka 150-200 miljoni būs jāieliek kompānijā iekšā. Un neviens neņemās par to, ka tādā Rakusā ar kaut kas tāds tiek likts iekšā. Un viņš man iedeva tādu salīdzinājumu, es tā kā drusku par to aizdomāju, protams, tur ir kaut kādas atšķirības, un Protams, mēs saprotam, kāpēc, bet īstenībā pēc tāda kompāniju darbības principa, jā. Manuprāt, šie ir savā starpā nesalīdzināmi. Tādā ziņā, ka atkal būtu jābūt šim virsmērķim, kas tad ir šī aviokompānija. Vai viņai ir uzdevums būt nacionālajai aviosabiedrībai, kas nodrošina savienojamību ar Eiropu, un tad nav runa par peļņu, tad runa ir par citu mērķu izpildi. Savukārt, ja mēs runājam par peļņu, tas ir brīvā tirgus apstākļi. Tas ir tas Rainers, ko tu minēji. Jā, un savukārt slimnīca, un it īpaši tik nozīmīgs, tas tomēr ir pakalpojums sabiedrībai. Un to mēs, vai izdevīgāk sabiedrībai būtu mazākas pensiju izmaksas. Ja, kā mēs varam, ja mēs sāktu domāt tādos, ka mazāk izmaksas vai efektīvāk vēl kaut kur tajās lietās, kur mēs nodrošinām šos sociālos un vispār citus pakalpojumus sabiedrībai, kas pilda šīs funkcijas, tad mēs daudz kur varam nonākt pie tā, ka mēs lielāko daļu mums vienkārši ir bezmazliet izdevīgāk ir kanāli. Tad nav jātērē, vai ne? Mēs varam skatīties uz to no arī, redz, līdzsabiedrība šajā konkrētajā gadījumā arī ir valsts īpašums. Ja? Jā, un arī tāpat kā Rakus ir valsts īpašums. Un es uz šo vairāk skatos nevis uz to, kāda veida pakalpojums viņi sniedz, vai tur sociāli vai kāda citādāka, bet uz to no tās perspektīvas, kā valsts ir īpašnieks un kā viņi attiecas pret savu, asetu. Ja tev tas asets ir tāds, kas tev rada problēmas, jā, tiec no viņa vaļā. Tā kā mēs varētu teikt, tikpat labi mēs varētu pilnīgi mierīgi iet privātās medicīnas ceļu, uztaisīt tur privatizāciju, vēl kaut ko pilnīgi mierīgi, jā, arī Rakusam. Labi, es varbūt pārspīlēju, bet es domāju, kāpēc ne? Iespēja tāda pilnīgi mierīgi varētu arī būt. Bet ja mēs runājam par Air Baltica. Amerikas pusē, kur ir šī brīvais tirgus, var teikt, medicīnā, jā, ar mazu valsts iesaisti, un cik cilvēkiem ir pieejamība un cik viņi par to maksā, tad salīdzinoši mēs Eiropā dzīvojam luksusā. Protams, jā, par to nav runa, bet tāpēc arī, protams, septembrī visiem beidzās nauda. Tad tev jāšķipelē jātais budžeta grozījuma. Budžeta plānošanai, jā, tas ir vienkārši ierasts šāds te piegājiens. Bet es noteikti neviens par to neko nedzied mēdījos. Viss ir mierīgi, viss ir kluss.
Jā, bet, Kristap, tā ir pierasts. Mums tik gadus šādi ir pierasts. Ko tu tagad te nāksi mainīt ierasto kārtību? Ko tu te pāzies? Jā, tā kā cilvēkus ārstē, ēka ir, tur viss notiek. Ko tu tagad šeit Ko tu ņemies? celt rācijā? Jā, jā. Labi. Labi, par obligācijām noslēdzam pēdējo 5 minūti. Es iedošu tev izpausties, jo es saprotu, ka ir baigais obligāciju lietas noticis, nolīs. Jā, ir noticis liels obligāciju lietas tādā ziņā, ka ir burtiski katru nedēļu nāk pa vairākiem jauniem obligāciju piedāvājumiem. Un nāk visdažādākie, nāk nodrošināti, nenodrošināti, ar īsākiem termiņiem, ar garākiem termiņiem, ar zemākām likmēm, ar lielākām likmēm. Ir gan tur bija mums te vairāk, kas no Latvijas, bija noslēdzies gan Grenardī grupu obligāciju piedāvājums, Arsenal Industrial, preses nama projekta attīstītājiem, manuprāt, šodien vai kaut kad tuvākajā laikā noslēdzas obligāciju piedāvājums. Un tad tagad ir izsludināti vairāk jauni arī no Lietuvas, šis Civinity, kas ir ēku apsaimniekotājs, tad ir Igaunijā Roterman, šis City, kas ir biroji, jā, pašā centrā Tallinai. Arī viņi izsludināja šo obligāciju emisiju. Un vēl ir viens atjaunojamās enerģijas fonds, kuru pārvalda, teiksim, fonda ietvaros ir INVL, teiksim, šis lielais. Un tie piedāvājumi tiešām ļoti daudz nāk. Un kas šajos, man tāds viens secinājums, ko es jau varbūt arī biju iepriekš jau minējis, ka mans novērojums ir tāds, ka diezgan riskanti piedāvājumi tiek piedāvāti publikai, kaut kādā ziņā redzot to, kas nonāk publiski un kas nenonāk publiski. Jo te īstenībā būtu arī viens jautājums par to, kāpēc atsevišķas obligācijas nenonāk publiski. Tāpēc, ka atsevišķām obligācijām finansējumu var savākt arī ar private placement, ja piedāvājums ir labs, pievilcīgs, tad to grib pirkt lieli, tā teikt, advancēti investori, tad nav vajadzība ņemties ar šo te publiku, kas gala rezultātā arī ir dārgāk, cik es saprotu, juridiski un viss pārējais. Bet tā rezultātā vai var izdarīt secinājumu un minējumu, ka publiski nonāk diezgan daudz šīs te obligācijas, kurām, tā teikt, advancēti, zinoši un profesionāli investori, varbūt viņi salīdzinoši iet ar līkumu, ja tā varētu teikt. Un tad šis kredītu, jeb obligāciju piesaiste notiek uz salīdzinoši maz zinošāku plašo publiku. Jā, redzēsim, kā tas viss laika gaitā, tā teikt, izspēlēsies, bet, manuprāt, šī ir tāda, vismaz es to esmu novērojis pēdējo mēnešu izteikti spilgta tendence. Man, piemēram, tādā ziņā ļoti interesants šķiet, ka, ja mēs paskatāmies uz pēdējām Latvijas obligācijām, jā, tad mums bija Grenardī grupa, kur subordinētās obligācijas, jā, un publiski tiek piedāvāts, jā, tas tad nozīmē priekšpēdējais kapitāla struktūrā tu esi. Bet tajā pašā laikā ir šī preses paziņojums un ziņa par to, ka tika piesaistīta obligācija, manuprāt, jā, bija 14 miljonu apmērā, šim te Pignord, ja, jeb cūku fermu, cūku audzēšanas darījumam, kur Merito šie līdzekļu pārvaldnieki izpērk uzņēmumu. Un te 14 miljonus nodrošinātas obligācijas, tad aizmugurē ir ražotnes, zeme, viss pārējais un jēdzīgas šis te piedāvātā kupona likme 7,5%. Tur 14 miljonus var savākt privātā kārtā, un pie privātā investora šāds piedāvājums uz galda vispār nenonāk. Vai arī salīdzinājumam pagājušā gada izskaņā, ka Elko grupas obligācijas, manuprāt, tur bija 6% ienesīgums piedāvāts vai kaut kas tādā līmenī, es negribu samalot no galvas, bet tur 30 miljonu eiro obligācijas emisiju vai 20 beigās bija. 30 bija maksimālais apmērs, bet arī to emisiju veiksmīgi aizvadīja slēgtā kārtā, un šāds labs emitents pie publikas nenonāca, pēc tam tikai otrreizējā tirgu. Līdz ar to es izdaru secinājumu, ka privātajam investoram ir jābūt īpaši uzmanīgam, īpaši vērīgam, selektīvam. Tas, ka tev kaut ko piedāvā, nenozīmē, ka obligāti tas ir jāņem. Tas ir augsta procentu likme, ir droši vien kaut kāda iemesla, kāpēc ir augsta procentu likme, un ir jābūt uzmanīgiem. Jā. Mēs nākamā nedēļa varētu parunāt arī par Agrovu, jo Agrova arī tūlīt arī laidīs ārā savu obligāciju, tā kā būs interesanti
Jāredz tie Man dati. liekas, Es vēl arī neesmu redzējis prospektu. Jāredz, man liekas, prospekts jā. vēl nav. Tā kā jāredz ir prospekts, un tad, Prospekts būs, jā, tūlīt, jā. tad Tā mēs kā varētu varēs apskatīties. apskatīt. Jā. Jā, ļoti labi, ļoti labi. Mēs esam savu stāstāmo šajā nedēļā izstāstījuši. Mēs priecājamies par katru no komentāriem, kurus jūs veltat zem mūsu video. Turpiniet to tā darīt, piespiediet to laiku, lai mūsu algoritmi labāk varētu parādīties citu cilvēku acu priekšā, kam šis temats varētu būt interesants. Ar jums kopā bija Kaspars Pēcinieks un Kristaps Petersons. Tiekamies mēs atkal ar jums pēc nedēļas. Atā. Visu labu!